Labdien visiem! Man liekas, šajā ierīcē mēs pavadām daudz laika. Un negribās teikt, ka ja mēs pavadām daudz laika šajā ierīcē, tas viss ir uzreiz slikti. Bet tas arī var būt ļoti slikti. Ļoti daudz ir sociālai tīkli. Pēdējos gados viss tas attīstās un skaties, ko gribi un cik gribi. Tāpat arī var skatīties kaut ko labu. Kā mums, kristiešiem, saglabāt to balansu, kā vispār sociāli tīkli var graut mūs un kā mēs varam ietekmēt caur sociāliem tīkliem, sludināt Dieva vārdu. Tas var būt ļoti slikti, var būt ļoti labi. Kā turēt to balansu un cik ļoti cilvēks var būt arī sagrauts šiem sociāliem tīkliem, jo tur jebko var skatīties. Un cik gribi, brauc vilcienā, autobusā vai brauc uz draudzi. Esiet sveicināti, atkal ļoti labs jautājums. Te ir atkarīgs no tava garīgā stāvokļa. Vai tev Jēzus ir pirmā vietā un no kā tu barojies? Kad mēs lasām Jeremijas 2. nodaļu, tur 13. pāntā ir teikts, ka divus ļaunumus man tauta ir izdarījusi. Mani dzīvā ūdens avotu atstājuši un paši sevi ir izrakuši akas, kuras nespēja turēt ūdeni. Tātad, kad cilvēks atstāja Dievu, viņš no rīta nelasa Bībeli. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tu pats lasi Bībeli, ka tu smelies atklāsmes no rakstiem un ko tev svētais gars māca, ka tu lūdz Dievu un tu piedzīvo Dieva klātbūtni. Jo ja tas tavā dzīvē nav, ka tu saņem apmierinājumu no Dieva, tad tu sāksi meklēt apmierinājumu no tā vieglā dopamīna. Un tā saucās dopamīna bedre, kurā mēs, kristieši, varam nonākt. Ko tas nozīmē? Tu skrulē no rīta lenti. Tu jau tā kā veldi savu iegūst no kā, kaut kāds video, usiks, ar Fury, vau, man tas interesi, tu paskaties, un tu jau tā kā apmierinājumu iegūti, tu kaut kādu barību ieguvi. Tu pēc tam tā kā malku iemeti krāsniņā, un pēc tam tā lēnītēm tā malka degs, ja? Un tu tā kā apmierinājumu iegūti. Pēc tam skaties, Andris aizbraucis kaut kur. Pastīšos, un tas ir tas lētais dopamīns, tas ir laimes, tas ir apmierinājums iekšējs. Un tā tu tā kā sevi rausti, un tad ir tā, kad Bībeli lasīt, vairs jau tik nav apskatīšos, kaut ko pameklēšu, kaut kādu garīgumu. Un tu tā kā meklē, ko tev tas internets var iedot. Bieži vien tā ir, ja. Kā kāds teica, tā interesanta lieta, ja. Ieju Facebookā uz 5 minūtēm un paliec tur uz 3 stundām. Kā tas var būt tā? Un tāpēc tas bieži vien ievelk. Un kas notiek no tās bedres dopamīna, ka tu šito te darīji, ja tu sēdēji tur rindā, tur pie zobārsta vai brauc autobusā, tu nobrauc to gabalu un tu esi vienkārši tā noguris. Tev bija kā atpūtas diena, un tu gulēji vienkārši gultā, un tu vienkārši saspringts bija tādā mazajā ekrāniņā, kas ļoti neveselīgi acīm, tad cita arī iPhone'iem ir diezgan liels šims. Tas ekrāniņš tu neredzi, bet viņš mirdz, un tas acīm ļoti neveselīgi. Tāpēc acis ļoti saspringts, tīpaši vēl, ja tu brauc autobusā vai kaut kur mašīnā, ja, tas ļoti neveselīgi, ka mēs bērniem arī dodam. Tur aizmugurē, lai tik viņi klusītēm sēž, multfilms vai kaut kāds spēlīts, ja, tas ir ļoti neveselīgi. Un otrā lieta, ka tas ir ļoti slikti, ja mēs pavadām tādā laiku un nogurstam, un pēc tam mums vairs neko negribās. Tāpēc, ka mēs jau esam tos akas izrakuši, bet īsti viņas nenotur ūdeni. Cilvēks tā kā tur visu dienu pabies, daudz ko skatījos, bet es reāli esmu izsalcis. Dievs dod maizi. Šī pasaule neiedos tev to, ko Dievs var iedot. Tāpēc ir tā, ka tu palasīji, palūdzi, un tu zini, un pēc tam pat ir tāda svētā gara vadība, ka konkrēti ir kaut kāds sludinātājs, kuru tu klausies, ir kaut kādi raidījumi, kurus tu skaties, ja? Tu vienkārši ieslēdz. Es redzu, ka iznāca jauns raidījums pie laba sludinātāja vai pie labas studijas, kur mēs tur zinām kristīgā. Un tā kā hopā paskatījos, tur iznāca labs raidījums, es to paskatījos un viss. Tā kā citreiz ir ļoti svarīgi, ja tu gribi, lai tava diena būtu produktīva, ļoti labi pat plānot to. Skatos vienu raidījumu, tur doktors Bergs par veselību, konkrēti. Es skatos tieši, šodien studēju par aknām. Pat tā, ja? Vai konkrēti skatos vienu svētrunu, tāds tā kā rituāls vienam pārim, es zinu, viņi vakarā skatās vienu svētrunu vai 2 svētrunas pēc laika, ja? Kaut kādu tur konkrētu sludinātāju. Ļoti svarīgi, lai tev ir mērķis, lai tu arī pieeji pie interneta,
ar tādu garīgu, labu stāvokli, ja tev ir slikts garīgais stāvoklis, tev internets nepalīdzēs, tu neizlabos, tu tieši iekritīs bedrē. Sātans zina, ka tu tagad esi atslābis, viņš ir ļoti labs psihologs, ka tu nelasi vārdu, tu neesi lūdzis, tu neesi piepildīts, tev ir ļoti viegli ievilkt pornogrāfijā, tev viegli ievilkt kaut kādās vienkārši pasaulīgajās tur lietās, spēlīties kaut kādās. Tāpēc nav izēja sēdēt internetā, domājot, ka kaut kā tu saņemsi garīgi piepildījumu, ka tev sāks gribēties lūgt, diezi vai. Tāpēc jāizsūdz grēki, jāsāk lasīt Dievvvārds, noliec viņu pirmajā vietā, iesākumā bija vārds, Bībelē teikts, ja, lūdz Dievu, un tālāk tu redzēsi, ka Dievs palīdzēs tev pareizi izmantot laiku. Bībelē teiks, lai mēs pareizi izmantojam laiku, ja, jo dienas ir ļaunas. Tāpēc ļoti šeit ir jābūt uzmanīgam ar to, tīpaši, kas šodien notiek. Bet es biju kādu laiku par to TikToku dzirdējis, man pateica, ka viņš ir ļoti slikts un tur vispār kaut kādas jēlības, ja, un tā es vairākus gadus tā arī sēdēju. Pēc tam dzirdu pilsētā, ka man saka, jā, es zinu par jūsu draudz, kad es kādam saku, es tur redzēju, tur pie Jāņa biju, es pie viņa esmu abonējis to TikToku, un es redzēju jūsu draudzi, no viņš tur bieži filmē, liek iekšā. Es saku, pie viena, pie otras, domāju, pagad, cilvēki skatās, es varu būt sāls arī tajā vidē, tāpēc es eju TikTokā, un es citu, kas vēlas, var abonēt, arī piesakot manam TikTokam, Andris Opēņģis ļoti viegli atradīsiet. Ja. Es gribu arī tur ietekmēt, kad es skatos TikTok, ko es lieku ārā. No 18 gadu līdz 24 liels procents. Es jau sāku to nišu arī ietekmēt, ja, to tā kā jauniešu pusauģi pat ar labiem video. Tāpēc mums ir jāiet, mums ir jābūt sālī, mums ir jābūt gaismai, kura iet tumsā, lai ietekmētu to ar to, ka mums Dievs ir devis. Un vēl tā cilvēki bieži runā, ka cik forši, ka šajā ierīcē ir Bībele. Nav slikti. Bet es personīgi lasu šeit Bībeli, bet cenšos retāk. Kāpēc? Tāpēc, ka visu laiku kaut kas nāk tajā telefonā papildus, un tā koncentrācija zūd. Cerēs, tu lasi, saproti, un pēkšņi tev kur doma pazuda. Un tur lec ārā kaut kas. Jā, kaut kas izlēc tur WhatsAppā vai kaut kur, jā. Tāpēc cenšos Bībeli ņemt kā grāmatu. Un daudz saka, bet tur ir Bībele, tur labas lietas. Tu vienkārši saki, tur Bībele, tu vienkārši varbūt to slikto gribi aizsēt. Es taču lasu to Bībeli. Tāpēc es domāju, ka katram jābūt godīgam par šo visu. Tieši tā. Un vispār tagad ir kristietība un pasaulē koncentrācijas trūkums. To reāli ārsts saka. Nemāk koncentrēties. Ja viņš var fokusēties tur kaut kādas sekundes, tas ir labi. Bet visu laiku kaut ko vajag, 15 sekundēs vai minūtē viņam vajag saņemt informāciju. Viņš nevar tur nosēdēt tur pusstundu. Tā, lai konkrēti kaut ko studēt, ja visu laiku kaut kā cilvēka raust, tāpēc mēs tādi raustīti esam palikuši, nevaram tā nomierināties. Tāpēc, lai Dievs palīdz, ka mēs varam apslēpties Dievā un tālāk vairāk būt rakstos tieši šajos dzīvojos rakstos, un pat mobīlais iesaka cilvēkiem, kad lasat rakstus, ja, neliec viņu šeit blakus. Ja tu vari, ir tīpaši no rīta, neej pirmajā vietā mobīlajā. Vienkārši izslēdz, noliec viņu citā istabā, noliec viņu šūplādē, galda un aiztais ciet vienkārši, ka viņa nav. Jo visu laiku tā kā roka. Un tā kā jau visu laiku vienkārši nomierinamies, lasam un Dievs svētīs. Un cilvēki bieži vien arī, zinām, kristieši gavē. Viņi atsakās no ēdiena. Es domāju, mūsdienās ļoti svarīgi arī gavēt no šīs ierīces. Es jūtu, ka man pat daudz ir. Es dzēšu ārā aplikācijas no mobilā. Tāpēc es ik pa laikam kaut ko padzēšu, pēc tam skatos, man atkal jāiet, tā kā vajag arī gavēt no komentāriem. Cerēt, cilvēks liek iekšā, bet viņš vairs neiet komentāru. Pateicu savu domu, ieliku un es eju tālāk. Es domāju, jūs saprotat, par ko mēs šodien runājam, par tādu tēmu ļoti interesantu un ļoti aktuālu. Un es domāju, ka kādam varbūt šodien pieskārās, varbūt tavā sirdī tieši tas skanēja, par ko mēs runājām. Arī man reizēm ir tā, ka es saprotu, ka par daudz ir, un tu kaut kā grūti arī uzvarēt to, ka tas ir tik ilgi grūti to pārvarēt, es tā pamanu. Ar lūkšanu tikai Dievs palīdz. Lai Dievs dod, lai mēs vairāk skatāmies tiešām Dieva vārdā, jo Bībelē ka tikai tas vārds mūs ved uz mūžīgo dzīvi. Nav slikti, ka te ir Bībele, tas pat ēta reizēm, bet reizēm mēs mānamies. Tieši tā. Jā, mānamies, tāpēc, lai Dievs palīdz mums šajā sfērā, un lai mēs tiešām varbūt arī atrodam, kā arī Andris TikTokā vai citur, mēs varam to garīgo maizi dot, garīgo maizi, un tas arī var palikt, tas sliktais var palikt par ļoti kaut ko ietekmīgu. Lai Dievs palīdz mums visiem, un arī kas klausās šo
pārbaudīt savas sirdis un arī, ja grūti ir, prasīt Dievam palīdzību, un Dievs palīdzēs.